Saistībā ar pacientu drošības dienu, ko rīko PVO, tad arī šogad ir tieši šī aktuālā tēma, kas ir saistīta ar pacientu iesaisti pacientu drošībā. Un, protams, lai pacienti būtu iesaistīti, lai viņi būtu līdzatbildīgi, lai viņi izprastu, kas ar viņiem tiek darīts, kāpēc, lai viņi nebaidītos uzdot jautājumus. Un arī, kā Vita runāja, lai tātad šī viņu pieredze, saņemot noteikto veselības aprūpes pakalpojumu, būtu maksimāli tā teikt pozitīva. Līdz ar to ir, kā primāri, ir ļoti būtiski tātad šī komunikācija, par ko šodien arī mēs runājam. Un arī pētījumi to pierāda, ka saistībā, ja ir tātad labāka šī komunikācija, ka arī gan pacientu drošību uzlabojas, gan arī veselības aprūpes kvalitāte un arī iznākumi jau. Un gribu arī pieminēt Berela institūta pētījumus, kas ir tieši saistīti ar pacientu pieredzi un to, ko vēlas sagaida veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēji. Jo arī šajā pētījumā tātad tieši komunikācija ir numur 1, jeb tā top vērtība, ko tad norāda pacienti. Un jau arī tas izpaužas vairāku gadu garumā. Ja mēs skatāmies 2020. gada datus sīkāk vēl šī institūta pētījumā, tad mēs redzam top 5, joprojām ir tātad šī komunikācija, kas ir svarīga, lai būtu skaidra, saprotama. Nākamais ir, ka pacienti vēlas tātad tikt uzklausīti. Un 3. ir skaidra aprūpes plāna arī nodrošināšana, kas liecina par to, ka pacients arī vēlas vairāk tikt iesaistīts gan lēmumu pieņemšanā, gan lai ir šī kopīgā lēmuma pieņemšana, respektīvi viņš vēlas būt vairāk arī iesaistīts savā šajā veselības aprūpē. Un kā 4. top ir jautājumu uzdošana, izprotot vajadzības un vēlmes, respektīvi tātad pacients arī vēlas aizvien vairāk, lai viņš tiktu iesaistīts diskusijā, lai viņš nebaidītos uzdot jautājumus, lai viņš saņemtu saprotamas atbildes. Un kā top 5, tātad kā cieņa un pieklājība, lai pacientam tātad arī šīs ir vērtības.